Ar senām tradīcijām un profesionalitāti lepojas uzņēmums Nemo, kas šobrīd turpina 1971. gadā dibinātā šūšanas kombināta Latvija praksi. Uzņēmums Gleznainajā Krāslavas pilsētā specializējas sieviešu kostīmu un mēteļu ražošanā. Turklāt savā gardrobē Latvijas apģērba ražotnes Nemo ražotu mēteli iekļāvusi arī Dānijas karaliene Margrēte. Pēc privatizācijas uzņēmums ir iegūs jaunu nosaukumu Nemo. Un esam arī diezgan plaši pazīstami Skandināvijā kā pakalpojumu sniedzēji daudziem ļoti pazīstamiem zīmoliem. Tie tiešām ir augstākās klases Skandināvijas uzņēmumi. Gadā mēs saražojam vairāk par 130,000 apģērbu gabalu. Tie ir mēteļi un klasiskie kostīmi, blūzas, kleitas. Tātad mūsu specializācija ir uz klasisku sieviešu modes apģērbu. Tā nav trikotāža un tie nav sporta apģērbi, kuriem ir vajadzīga pilnīgi cita veida iekārtas. Ļoti svarīgi apzināties, ka klasika ir viens no sarežģītākajiem ražošanas veidiem, jo žaketei ir jābūt tādai, kurai piedurknes tiešām ir labi iešūtas, kurās kabatas ir simetriskas, un tad jau mēs sākam runāt par sarežģītību. Rūtiņas, kuras ir salāgotas, ziedi, kur ir salāgoti precīzi tā, lai izskatās, ja ir liels raksts, lai tas viss izskatītos kā kopēja bilde. Uzņēmumā strādā 250 darbinieki, Krāslavā 208 pašlaik, un mums ir arī Gulbens filiāle ar 40 darbiniekiem, un mums arī ir filiāle neliela Daugavpilī, kur ir izšūšanas cehs. Esmu ļoti apmierināta ar savu darba vietu, man ļoti patīk šis darbs. Patīk pilsēta, klusa, tāda mierīga. Es tā kā esmu konstruktors, man ļoti patīk pie datora konstruēt. Pārbaudīt visu, manos pienākumos ietilpst pārbaudīt piegrieznis, rūpēties, lai šuvējiem būtu maksimāli atvieglots darbs. Cenšos ļoti atbildīgi to darīt. Konstruktora specialitāte ir ļoti svarīga uzņēmumam un patiešām prasa lielas prasmes un zināšanas. Tāpēc šie speciālisti ir augstu novērtēti un algas ziņā, atalgojuma ziņā neapšaubāmi Krāslavas līmenī viņi pelna ļoti labi. Bet, protams, šajā specialitātē var strādāt tikai tad, ja ir cilvēks beidzis specializēto mācību kursu, vai nu Rīgas Tehniskajā universitātē, vai Reizeknes Tehnoloģiju akadēmijā, vai arī līdzīgi, cilvēkam ir jābūt tiešām speciālistam. Tāpēc aicinām visus jaunos censoņus, visas meitenes, kuras interesējās par modi un par apģērbu šūšanu, studēt. Un jūs zināt, ka vienmēr būsiet laipni gaidīti Krāslavā, kas strādā pie tiešām augstas klases kolekcijām, un tiešām mums ir vajadzīgi speciālisti, kas to spēj celt.